Labrīt, labrīt. Ir pienācis rekordrīts. Un šodien dabūju ilgāk pagulēt. Es jau paņēmu mazo no rīta un atļāvu man pagulēt līdz 8. Esmu uztaisījis savu brokastis. Proteīns, kafija, Kellogs. Bišķiņ stresi. Kaut kāds stress par to, kā ies. Bet, tas laikam piedarās pie lietas. Kas te mums ir ieradies pakaļ? Kauč ir ieradies mums pakaļ. Opiņā. Galvenīgi sapucējies, kungs. Čau. Tas jau svētki mazie. Rekur, mēs ar Atau tagad un atbalsta personāls. Mūsu atbalsta personāls dodamies uz veikalu. Kā mums sanāk smētiņu, ko? Labi sanāk. Labi sanāk, Amēlija. Būs jauni pasaules rekordisti. Mēs ar tavu tēti būsim pasaules rekordisti. Jā? Baigi labi. Sievi izstājās bišķiņ tāda satraukta. Sieviņa? Jā. Par ko? Par to, kad mēs tur nepaliekam kaut kādā. Pēdējie? Ne jau pēdējie, bet tur nezinu. Jā, būt. Pēkšņi tev jukvaitis būs normāli. Ko mēs gatavojāmies tūliņi startēt. Auto ir gatavs? Jā. Santa ir gatava. Tā ir mūsu palīdz Kaiva. Viņa mūs asistēs ar visiem paikas pičendāņiem. Ko? Trenējušies esam. Esam uzēduši. Viss ir sakārtots. Vienāds tikai pats svarīgākais. 100 000 metru. Ko? Aiziet. 6 stundas vēl. Aiziet mazie. Tā ir pirmās uzkodas. Atbūs ar sāli un medu. Mums to visu palīdz dot Kaiva. Kā īsās pagaidām ir kārtībā? Jā, sajies. Jā, tas kārtībā sajies. Tuvojamies 1.10. Malcam. Nākamās kokčiks, medutiņš, ogļu hidrāti, atbalsts ir atnācis. Kofeīns, medu. Es jādu. Tikai 65 km. Esam vairāk kā pusē. Temps ļoti labs. Ieteka jāiet. Vēl 145 piegājieni katram. Viss ir burvīgi. Jūtāk, es jau galā. Elis ar krampiem cīnās. Staigā, jo rokā metās krampi. Kad ir palicis 85 piegājieni. Pēdējais kilometrs jau iet, jau vīriem 99% jau ir izdarīts. Malači vienkārši. Jā.
Pēdējais simtiņš. Ziet! Lūdzu, saņemās, ka kārtīgi rekordā ieiet. Jā! Pēdējais spīts. Vīri, kādi komentāri? Bez vārdiem, saprotams. Gribu pateikt paldies auto. Man jau no kaut kādiem 30 kilometriem palika. Visas rokas vēl kampjos. Te. Kādi tev komentāri? Varbūt atgūsi elpu nedaudz? Beigas bija grūtas, sākums bija izbaudāvis. Pagājuši kaut kāda pusstunda. Viņš mazāk. Nē, pusstunda, jā, tieši pēc rekorda. Ir prieks par to, ka rekords sanāca, bet ir diezgan liela vilšanās sevī. Es baigi pēc tam nefilmēju pēc pēdējā video, jo apmēram 30 kaut kādus 5 kilometrus pirms beigām es sāku sajust, ka man sāk mesties krampji rokās, nekur citur. Un krampji paliek ar katru piegājienu aizvien stiprāk un stiprāk. Nevis tā kā kodā vienā muskulī, bet pa lielam, cauri rokai. Krampi sāk mesties arī pirkstos. Ir pāris reizes, ka man jālaiž oto ir, un es saprotu, ka es nevaru dabūt vairāk vaļā plaukstu. Un tā kā es nevaru atlaist to ručku vaļā. Un te arī bišķiņ ir tā vilšanās sevīti, ka tu, ja piemēram, tu tā kā nogursti, tev ir tāds, ka tu, zini kā, tu vari kaut kā saņemties un piespiest sevi un tā kā es nezinu, tas pēdējos kilometrus izspiest no sevi. Un šajā gadījumā tu jau pat īsti neko nevar izdarīt. Un tad tās rokas ļuko. Tā kā, jebkurā gadījumā prieks par to, ka tas rekords ir lausts, bet vēl pašam pārdomām, ka ja kādreiz kaut ko tādu vēl mēģināšu uz sievai apsolīt, kad es nemēģināšu it kā. Ko tu domā vispār par šo visu? Traki. Kad kaut kas ir jādomā, jo jā, sajūta diezgan pretīgi. Jo vispārējais bija izcili. Tā kā pārtika, enerģija bija, noskaņojums arī bija labs, nebija baigā vata galvā. Viss bija fine, ja neskaita tie krampi. Bet tāds ir sports. Jebkurā gadījumā rekords ir pārspēts. Tā kā see you later, alligator.